Esam mīļa ģimenīte, jauks ir mūsu mājoklīts, veselīgi dzīvojam. Tavu ļoti mīlam mēs, tavs ar cirvi malku skaldā. Māte izcep maizīti. Visi treji tēva dēli amatosi mācījās. Meita liela rokdarbniece, Vecmāmiņa Adīte. Vecais tēvs pie krāsnes mutes sargā dzīvu uguntiņu. Katru dienu atklājam kādu dzīves padomiņu. Veselīti sajūtam ikvienai lietiņā. Tā, jāizbrauc uz Dzirnavām, samalt graudus. Tā, kā ratos iekšā. Tā. Nu tad vajadzētu mēģināt vilkt. Kad tikai es paspēju, kad tikai es nenokavēju, man arī jānokļūst uz Dzirnavām un jāsamaļ ir savs graudu maisiņš. Aiziet, ejam. Kad tikai es neizlikt ārā, kad tikai mani nepamana. Uzmanīgāk. Nu, braucam. Es samalšu arī savu maisu ar graudiņiem. Oi, smagi gan. Pelle brauca ratičīgs ar to miega vazumiņu. Ajajā, tralala, ar to miega vazumiņu. Nu, tik smagi, tā, gandrīz tā kā miegs uznāca, vai varbūt, ka vajag kādu jastru ziņģu uzlaist, un tad jau ies labāk pagaša par to ceļa māti. Lai guļ miegu, kas guļ miegu, ceļa māte negulē. Lai guļ miegu, ceļa māte negulē. Ceļa māte man palīdzēs šito gabalu līdz Dzirnavām veiklām kājām novilkt. Nu jau iet labāk, Aiziet! Tā, uz Dzirnavām augšā samalšu maisiņu ar graudiem. Būs man kārtīga rupmaizīte. Es arī samalšu savus graudiņus, savu maisiņu. Nu, tūlīt jau būšu klāt. Drusciņi atvilkšu elpu, un tā pēdējais kāpiens. Hup! Nu jau klāt. Tā. Uz vēja Dzirnavām, kad tik vējš iegriezt kārtīgi tās Dzirnavas, ātri samaltos. Jā, šodien tāds rāms. Nu, tā būs laikam jāpagaida. Kad tāds smags tas mais? Tā. Smags mais. Cerams, ka ilgi nebūs tā jāsēž bez vēja. Ja, tā kā priedes galotnes jau sāk locīties. Ai, tā kā jāuzdzied tā vēja aicināmā dziesma. Pūt, pūt, vēja māt, metiela mieru vakarā. Pūt, pūt, vēja māt, metiela mieru vakarā. Daža laba dvēselīte uz ūdeņa līgojās, daža laba dvēselīte uz ūdeņa
Līgoja. Re, nu jau sāk pūst. Pūt, vēja māt, met jau mieru vakarā. Nekādu vēju māt es negaidīšu. Sameklēšu, kādas citas cirnaviņas, kamēr viņš te sēž un gaida. Nezinu, vai vispār samals savus graudus. Laikam esmu īstajā vietā. Te, kur ir maltūves dzirnakmeņi. Re, kur ir tā dzirnakmeņs acs, kur jāber iekšā ir grautiņi. Tā, nu, ātri, kamēr vēl es paspēšu. Tā, izvēršu savus grautiņus. Lai pēc tam varētu iebērt dzirnakmeņs acī. Malā pēlīte vienu rudzu graudu. Malā pēlīte vienu rudzu graudu. Samālusi vienu graudu, tek pēc otrā grauda. Samālusi vienu graudu, tek pēc otrā grauda. Malā pēlīte otru rudzu graudu. Malā pēlīte otru rudzu graudu. Samālusi otru graudu, tek pēc trešā grauda. Samālusi otru graudu, tek pēc trešā grauda. Malā pēlīte trešo rudzu graudu. Malā pēlīte trešo rudzu graudu. Samālusi trešo graudu, tek pēc ceturtā. Samālusi trešo graudu, tek pēc ceturtā. Ierauga raigoruncis sprukts aliņā. Ierauga raigoruncis sprukts aliņā. Tā, nu mani miltiņi ir gatavi. Likšu maisiņā. Tā, vedīšu prom savus miltiņus. Būs man visai ziemai. Varēšu cept plācenīšus un graust. Pagaidiet, nu nenesiet visu projām. Mums ir tik daudz burkāni, tik daudz bietes un āboli. Vajadzētu kaut ko pārdot un nopelnīt mazliet naudiņu. Mums trūks cukura un raugs vajadzīgs maizes cepšanai un sāls. Tās lietas jau mēs paši nevaram dabūt. Meitiņ, nāc šurp! Tu no sākuma aiziesi uz tirgu. Labi? Es tev salikšu visu vajadzīgo groziņā. Labi, mamīt, labi. Es sataisīšos, paņemšu līdzi savas lietiņas un tad prom uz tirgu. Un tad visu nopirkšu un atnesīšu mājās. Nu, dodies, nu. Tā, ak, tad uz tirgu. Es paņemšu dažus zirnīšus un pārdošu tirgu un nopirkšu sev sieru un cukuriņu. Tā, maisā iekšā. 1, 2, 3, 10, 20. Nu, pietiks. Ātrāk prom. Es arī esmu nokļuvusi tirgu. Tā, es arī pārdošu savus graudiņus un zirnīšus, un tad, kad nopelnīšu naudiņu, tad varēšu nopirkt cukuriņu un sieriņu, un būšu kārtīgi piedusies. Sanāk, pērciet manus graudiņus, pērciet manus zirnīšus. Meita nāk, paslēpšos. Tā. Nu, viss ir sagatavots, kur būs naudas maisiņš, un es varu sākt tirgoties. Sanāk, pērciet manus ābolīšus, pērciet ābolīšus. Nu, lūdzu, pērciet. Kāpēc jūs visi ejat garām? Es ļoti gribu pārdot ābolīšus. Man mamīte teica, ka man jānopelna naudiņu. Lūdzu.
Nāciet. Kā man ēst sagribējās. Varbūt es vienu abolīti varētu apēst. Kā garšīgi. Bet tiešām neviens nepirks man sāpolīšus, viņi tik garšīgi. Bi, esi gan tu muļķe, nu paskaties, pilns tirgus ir ar skaistiem āboliem, nu kurš tad tavus ābolus pirks? Ak, tu nejaukā pele-mele, kā tu te uzradies? Tu jau mani pati atnesi savā ābolu groziņā, es vienkārši ielīdu un esmu te klāt. Es tevi tūlīt noķeršu, kā tev nav kauna, pat tirgu staigāt. Es tevi ķeršu. Es tev noķeršu, kur tu paliki. Kur lai paslēpjās? Es tev noķeršu. Kur viņa palika? Neredzējāt, kur viņa palika? Aizskrēja zemē, ja? Kur lai paslēpjās? Palīgā. Lielā karote. Kuku. Kur viņa palika? Kur tā pele palika? Neredzējāt peli? Kur lai paslēpjās? Tā, kur viņa varētu būt? Tā, te nav. Varbūt, ka te ir? Nav. Kuku, nav. Kur viņa ir palikusi? Nevar saprast. Jāpasēž un jāpagaida. Jāatpūšās mazliet. Šķiet, kā esmu apmaldījusies. Kur tagad ir mana vietiņa? Kur ir mani ābolīši? Kā lai es tagad atrodu savu vietu? Ne jau kā pele mani aizmukusi pa tirgu un es nomaldījos. Jā, jūs nezināt, kur ir mana vietiņa. Nezināt, ko. Es pasēdīšu un iešu meklēt. Man jāmūk ātrāk. Kādi skaisti rakstiņi. Paslēpos. Viņa ir pazudusi. Pazudusi. Es uzvarēju. Kā es esmu piekusies, tā pelī pazudus vai kā gribās ēst. Tāds garšīgs medutiņš. Vai jūs man varētu to medutiņu iedot pagaršot mazliet? Šogad ir ļoti garšīga. Garšīgs, paldies. No bišu maiz man būs vēl lielāks spēks. Vai, kur garšīgi. Ui, te jau lido arī bitītes. Tiš prom. Pagaršojiet, lai jūs... Nu tā, es varu iet tālāk. Paldies. Atā. Meklēšu, kur ir mans groziņš. Cik es esmu bagāta, man tagad ir naudiņa un sieriņš un cukuriņš. Nu, es kārtīgi piedīšos, un tad tā meita mani aiznesīs kā lielu princesi uz mājām. Kas tad tas? Mana pele-mele? Ak, es tevi tūlīt noķeršu. Pak. Kur tad mani āboli? Kur tad mani burkāni un biete? Un manas selerijas? Ak, tu pele! Kur tu to visu liki? Vai tad tu neredzi? Es esmu visu pārdevusi un nopirku sev sieru un nopirku sev cukuriņu saldu.
tad dod šurp man naudu. Nē, pipi, tā ir mana nauda. Tu to nedabūsi, ja tu tikai neapsolies, ka tu mani aiznesīsi šajā groziņā uz māju un beigsi ķerstīt. Ai, nu kā? Nu, ko tad lai es tagad daru? Ko lai es tagad daru? Man nekas cits neatliek, kā nest to peli uz mājām. Jā. Nu, labi, pelīt. Es apsolos, ka es tevi vairāk neķerstīšu un, labi, aiznesīšu arī uz mājām. Pipi, es uzvarēju. Nu, tu jau gan esi drusku nekaunīga. Nu, bet tomēr tu man esi palīdzējusi, jo man pašai nekādīgi neizdevās notirgot tos dārzeņus, bet tu gan esi laba tirgotāja. Labi, pipi. Darījums mums ir beigts. Esam labi abas patirgojušās, bet tagad posīsimies uz māju. Šeit tev naudiņa. Nu, paldies tev, pelīt. Nu, tu jau nemaz neesi tik nejauka. Es paņemšu naudiņu un nopirkšu visu vajadzīgo, ko man mammīte lūdza. Nu, tad ejam nopirkt un tad uz mājām es tevi nesu. Nu tā, iekurināšu plīti un tad uztaisīšu visu vajadzīgo apjomību svētku mīlestam. Izvarīšu kartupeļus un kas tam man vēl bija jātaisa? Sautējumu un burkāniņus novārīšu, lai varētu uztaisīt salātiņus. Tā vēršu ciet un iešu meklēt katliņu ar ūdentiņu. Mami, es esmu jau nopirkusi visu, ko tu man lūdzi. Cukuriņu un sālīti un raudziņu maizītei. Meitiņ, kas tā par peli, kur tu viņu ņēmi? Ai, mēs tirgu abas sadraudzējāmies un es viņai apsolīju, ka es viņu neaiztikšu un atnesīšu uz mājām. Pipi. Jā, tagad es te dzīvošu. Pipi. Vēl kas nebūs. Nu, prom, pele! Mamīt, nedzin viņu prom. Es viņai apsolīju. Viņa man ļoti palīdzēja tirgu. Nu, labi. Tiec pati ar viņu galā. Bet es cepšu maizīti un turpināšu gatavoties svētku mīlestam. Ejam, pelīt, ejam! Nu, puikas, atnesu jums materiālu jumja taisīšanai. Ņemat. Kas jātaisa? Nu, jumis. Kas tas jumis tāds ir? Kas ir jumis? Nu, esat redzējuši kādreiz divus saugušus kopā burkānus, vai ābolus, vai riekstus, vai viena stiebra galā divas vārpiņas? Nu, redz, ja tā ir, tad dieviņš Jumītis mums ir atnesis auglību, un mums viss ir dubultā. Tas nozīmē, ka mums ir paveicies, ka mums ir auglība, veiksme. Nu, redzat, puikas, Jumīts jāuztaisa, lai būtu svētība mums mājās un uz laukiem. Un ja būs svētība, tad būs arī aizsardzība gan pret skauģiem, gan nelabvēļiem, gan arī pret pelēm, kas labprāt klētiņā pagraust kādus graudiņus. Tāda peles noteikti tur nerādīsies. Kur tad mēs to vārpu jumi liksim? Nu, kad uztaisīsim vārpu jumīti, uzliksim klēts jumta korē. Nu, tad noteikti nākamajā gadā mums veiksies un būs auglība. Kā tad tas jums jāsien? Vārpas jāsien krustā. Pēc tam to krustiņu augšā liksim pašā korē.
tur, kur tā spicīte jumtam. Tā, lai tas jumts it kā uz augšu tiek pagarināts, un svētība būs arī no debesīm. Nu, ne jau tā, vidējais krustā jāliek. Nu, lūk, tagad būs pareizi. Tagad jāsasien ar tēva doto strēķi. Nu, mēģini sasiet. Tas man sīkums. 1, 2, gatavs. Hap, hap, hap. 1, 2, 2. Laikam vajadzēs tomēr kādu palīgā. Nu, gandrīz jau man sanāca. Tu tā kā tāds balodis protu, vajag ar prātu, brālīt, ar izdomu. Labi, palīdzēšu. Tagad tā. Nu, tinies vaļā. Ai, pīneklis, es tev palīdzēšu. Varam likt augšā? Uz jumta? Nu ja, tā jau tēvs teica. Dikt augstu jākāpj. Nekas, es pieturēšu kāpnes, tad kāpsim divatā. Nu labi. Mani grautiņi, nē, kur karināt? Nē, es izvilkšu visu sārā no vārpiņām. Izvilkšu. Un tad jūs tukšas vārpiņas varēsiet karināt augšā. Es jau 100 reizes pa kāpnēm esmu kāpis, bet man īstenībā nepatīk. Rāpies uz priekšu. Es domāju, ka vecākais brālis viens pats varētu kāpt augšā. Rāpies, ko tu runā, nu? Vai tad tik grūti tustīt? Nu, uz augšu. Turies, kas notika? Es aizķēros. Nu, turies, kas tev ir, brāli? Kas notika? Man laikam bikses saplīsa. Bikses? Saplēs bikses, ne nu. Tu gan dabūs tagad sukas no mammas. Pats jau neprot šūt. Vajadzēs atkal lāpīt. Labi, kāp zemē, posts un neraža ar tevi. Nu, kāp zemē. Nu. Augsts gan te ir. Jūmīti meklētītaisu, deviņiemi apcirkņiem. Kā varēja ielīgoti, ar visami galviņām. Redz, kāds skaists jūmītis. Tagad nenāks ne pēles, ne žurkas, un nākamais gads būs labs un ražīgs. Jā, es to izdarīju, es uzliku, bet es arī centos. Jau krītot saplēsi bikses. Bet es vismaz centos. Nu, tas jau gan labi. Kartupeļus jau nokāsu. Cik svaigi un labi būs. Tagad laiks sautējumu taisīt un salātus. Sataisīšu bietītes ar skābētajiem gurķīšiem. Visi laizīsies no maniem salātiem. Nu tā, bietītes jau sarīvēju, tagad rīvēšu gurķīti. Nu tā, tagad atliek samaisīt visu kopā un varēs jau nest uz galda.
Nu tā, skatīšos, vai maizīte jau nav gatava. Vēršu vaļā. Tā, redz, oi, karsts. Paņemšu priekšautiņu, būs jau gatava maizīte. Izskatās jau gandrīz apdegusi. Jāceļ ārā. Vai karsts ātrāk nolikšu. Tā, lai atdziestās. Vai, nu gan piekusu. Nākat nu man palīgā visu aiznest uz galda. Nu, redz, māmuļi, visi darbi apdarīti. Jā. Tā jau varēsim nosvinēt kārtīgi, vai ne? Nu jā, meitiņa sataisīs to galdu, un tad jau iesim ar. Jā, redzi. Saulīte ar tagad septembra beigās vienādā garumā. Diena rakti. Nu, ja tā, saulstāvju. Nu, jā, un pēc tam jau sāksies tumšais laiks. Jā, saulīties to kalna lejā un paliks arvien tumšāks un tumšāks. Tu zini, man tā sajūta, ka tas rudens, tās apjumības, tas ir tāds kā cilvēka labākie gadi. Tādi, kā mums bija vēl nesen. Spēka gadi. Kā tad? Jā, un tad jau pēc tam jau tādas gada vecumdienas. Tad, kad vēļu laiks, tad, kad ziema. Nu, vecais, kāds tev bija tas gads, kā tev šķiet? Šis gads? Jā. Vai tad tu neredzi? Pilni pagrabi. Labība, maizītes arī netrūks. Es domāju, ļoti bagātīgs un auglīgs. Jā, un bērni, paskaties, kā tie mazbērni aug, griezdamies, veselīgi, spēcīgi, jautri. Dieviņš devis mums labu gadu šogad. Dievs dod arī nākošo tikpat labu. Jā. Tu jau tā jāpaglabā tas jumīts tā, kad arī viņš to auglību uz priekšu ar nes. Kā tam mūsu puiši, pasties, kā to jumu uztaisīja, priekš skatīties. Tā jau var būt ar nākošu gadu būs tā auglība. Būs, māmoļi, arī nākamgad labs gads. Tā, lai visi veseli un lai visiem prieks sirsniņās un lai darbi veicās un šķirās. Laikam viss ir saklāts. Es arī te piedalīšos. Tas ir mans mīlestiņš. Es tagad esmu te saimniece. Viņi jau visi nāk. Man tagad drusku jāpaslēpjas. Tā, mīļā saime, vai visi ir jau sapulcējušies, tad jau varam sākt apjumības. Redz, kur es jau atnesu lielo jumja klaipu. Jumīti klaipu, cepu trījūritu malumiņu, nedēviņi nevarēja smago klaipu kustināt. Tad no jumja klaipa visiem jāuzēd pa gabaliņam un jācienājas ar visu, ko mums gads un dieviņš devis un šajā gadā. Un visu baudīsim, kas uz galda, lai nākamajā gadā dieviņš Laima un Māra mums arī dod tikpat bagātīgu ražu kā šogad. Jā, lai visi lauki ir auglīgi un lai mēs paši auglīgi, lai mums visos darbos veicās. Med dieviņi zelta krustu apkārt visu pagalmiņu, med dieviņi zelta krustu apkārt visu pagalmiņu. Lai paēda, kas neēdis, lai padzēra, kas nedzērs, lai paēda, kas neēdis, lai padzēra, kas nedzērs. Veseli ēduši. Te viss ir tik garšīgs un svaršīgs un veselīgs. Pupiņas un salātiņi un kartupelīši. Es droši vien pārēdīšos. Tikko spiest ābolu suliņa, būs laba veselīga. Put to lai! Hop! Būs gārda. Brāl, kāds bagātīgs galds. Nav nekāds bagātīgs. Kā tad tā? Un ķirbīšu pankūciņš, kur ir? Kāpēc tu gribi ķirbīšu pankūciņš? Man ļoti garšo.
Bet ir sautējums. Sautējums ir ļoti veselīgs. Ko sautējums? Ķirpīšu pankūciņas ir labākas. Tā iet iekšā viena pēc otras. Nu, brāl, nu nedusmojies. Pie galda nav labi dusmoties, īpaši svētku reizēs. Labi. Cūku pupiņas arī ir. Cūku pupiņas ar medu. Kas tad tas pa ēdienu? Man vienalga, ka tikai salds. Nāc spēlīt, nāc tu arī uz mūsu mīlestiņu. Paldies, ka tu mani paaicināji. Cik skaisti, garšīgi griķīši. Nu, un ko tu vēl gribēsi? Vēl man patiksies riekstiņi. Nu, labi. Būs tev arī riekstiņi un vēl bombierīši un visu, ko nu tu sagribēsi, jo tu esi godam nopelnījusi man palīdzēji tirgu. Nu, tagad baudi savus svētkus kopā ar mums. Ai, kā maizīte labi smaržo. Un mana sēnīca arī, kur ir uz galda uzlikts, jau samarinētas, ēdīšu tik ar visiem kopā. Nu, bet, brāl, tev jau ķirbīts priekšā, tu pats varēji tās pankūciņas uzcept. Es? Pats? Nē, tad labāk es ēdu sautējumu. Kā tad tā? Nu, bet ko tad es pats? Es jau nemaz negribu, nemāku. Jā? Tad jāpaprast māsiņai. Nu, varbūt nākošais gadu. Ai, sliņķis, kas sliņķis. Man gan garšo sautējums. Man sautējums vislabāk garšo miķeļos. Ai, kur ir miķelīši? Miķelītis nokliedzās sauzu kubas galiņā, bet puķītēm arī ir vārdiņš miķelīši, un viņas ir tieši miķeļu dienas puķītes. Ai, cik patīkamas ir rudens smaržas. Nāc, māsiņ, viņa tieši teica, ka tur aiz tā kalniņa tur leņā, viņai tās mājas ir. Tu domā tur? Nu jā, tad iesim un skatīsimies, un tad, kad būsim klāt, tad skaties, mūsu draudzenīte! Sveika! Es esmu ļoti priecīga, ka jūs pie manis atnācāt. Nu nāciet, visi jau ir sasēdušies pie galda, tikai jūs nebijāt. Paldies! Nāciet, nu ātrāk. Mums liels prieks, ka mēs atradām. Kas tad te pa ciemiņiem? Mazās māsas, dvīnītes. Nu, labdien, sēdieties. Kur tad jums ir tie vārītie jumīši? Mēs atnācām uz tiem. Vēlāk būs ābolu jumītis cepts. Jā, mēs jau novācām arī burkānu jumīšus. Un mazā māsa atrada viena salma galā 2 vārpiņas. Jā. Nu, ja mēs apēstu jumīšu, tad mēs būtu ļoti auglīgas un veiksmīgas. Bet jūsu mamma jau ir jumītis. Jūs taču esat dvīnītes. Mēs pašas esam jumīši. Tad sanāk, ka mēs pašas esam jumīši. Vai, cik te jauks apvidus. Jā, īstās mājas. Labdien! Re, kur jau nāk manu bērnu skolotāja. Nāciet, mēs jau jūs gaidījām, viss galds jau ir saklāts un saime jau sapulcējusies. Paldies, ka uzaicinājāt.
Es jau skatos, jums bagātīgs galds. Nu kā tad šogad jums ir ar tiem dārzeņiem un augļiem, ko? Nu jā, jūs jau pilsētnieki, neredzat, kā tas viss te notiek laukos, bet mums ir šogad labs gads un bagātīgs, āboli daudz ir, un burkāni arī ir daudz, jā. Es jau redzu, tiešām, paldies, ka paaicinājāt. Tiešām prieks mācīt jūsu abus mazākos bērniņus, un ka šādi vecāki ar tik bagātīgu rudens galdu. Paldies! Jā, un jūs jau neesat pabaudījusi lauku maizīti, pati cepu. Tiešām? Jā, es jums iedošu to jūmja lielā klaipa riciņu. Cik labi! Ņemiet to lauku maizīti un baudiet, Tik smaržīga, tiešām īsta lauku rupmaize. Mums jau pilsētā tādu par retam tikai var nopirkt. Un kas tad tās pa lapām? Zem maizes. Tad jūs nezināt, ka maizīti laukos cep uz kļavu lapām, lai nepielīp pie līzes. Tiešām? Jā. Tiešām jaunumi. Būs jānogaršo. Un biešu salātiņi, vai liels paldies, ka jūs arī mani neaizmirsāt un uzaicinājāt. Ēdiet vesela. No vietēm jums paliks sārti vaigi, lauciniekiem visiem ir sārti vaigi, bet jūs tāda pabālāka esat. Jā, gadi. Ai, prieks par tādu pilnu galdu. Ai, kā varētu kādu dziesmu pēc tam labāk uzēdīšu. Ja, kā tā kartupeļi nav nomizoti? Tie jau ar visu mizu vārīti. Tā jau saka, ka ar mundierīti, ar visu miziņu taisīti kartupeļi esot labāki nekā mizoti. Ja, tā vajadzētu apēst vēl kādu. Kas? Tu mierā? Kur tad tu uz galda? Mīļo krancīt uz galda, gan tev nevarēs. Gribās kaut ko uzēst, ko? Paga. Es tev tūlīt kaut ko iedošu. Vienu kartupelīti ēdīsi? Labi, tā dabūsim kartupelīti. Šis būs ļoti labs. Krancīt, ķer! izaugs kārtīga rucu rupmaize. Būs ko pagrāst. Kas tad tas? Gulbīši visi sapulcējušies vienu vietu un taisās lidot uz siltajām zemēm. Tā, gulbīši, atpušties kārtīgi un lidoja. Esam mīļa ģimenīte, jauks ir mūsu mājoklīts, veselīgi dzīvojam, dabu ļoti mīlam mēs. Tevs ar cirvīm malku skaldā, māte izcer maizīti, visi treņi
vecais tās pie krāsas mutes sargā dzīvu uguntiņu.